Kāpēc zirgiem ir svarīgi dzīvot barā? Šo jautājumu man nereti uzdod. Saka, redzi, man ir savs viens pats zirdziņš, viņš ļoti labi jūtas. Un tad es parasti uzdodu jautājumu, kā tu zini, ka viņš ļoti labi jūtas? Vai viņš raud, vai viņš sūdzas, vai viņš čīkst par to, ka viņam pietrūks draudziņa? Netak. Viņš mierīgi stāv, gremo, un mums liekas, ka viss kārtībā. Par to, kā noteikt, vai zirgam ir viss kārtībā vai nav viss kārtībā, un ko nozīmē zirgs, kurš labi jūtas, un kā izskatās zirgs, kurš jūtas slikti, par to cits reizi. Bet šoreiz par to, kāpēc tik būtiski, lai zirgs dzīvotu barā. Un ko nozīmē bars? Tātad viens zirgs principā dzīvo diskomfortā. Viņš ir dziļi nelaimīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka zirgs ir bara dzīvnieks, un viņam, lai viņš justos droši, jo viņš ir arī medījums kādreiz bijis, viņu vilki ēda, un lai viņš justos droši, viņam ir nepieciešama šī bara aizsardzība. Otrs, kāpēc? Tāpēc, ka esot barā, dzīvnieki mācās tā saucamās sociālās iemaņas, ja? Viņi tur viens ar otru drusku pakonfliktē, vai starp viņiem rodas tādas īpašas pieķeršanās jūtas, piemēram, kā starp Zolu un Miķeli, vai viņiem ir kaut kādas attiecību kārtošanas, piemēram, kā šobrīd Deivijs piegāja Harijam, un drusku Hariju pabakstīja, un tad viņiem ir, protams, arī konflikti. Var sakot, dzīve te liekas, ka bars dzīvo klusi un mierīgi, bet nē, tur dzīve samērā mutuļo. Notiek visi sādi procesi. Kas vēl? Nē, tā bija Zola, nevis Deivijs, es redzu. Neredzu tik tālu. Tagad Zola nāks ar mūsu un paskatāmies, ja, tieši tagad demonstrējam, tagad Harijs ar Miķeli paliek divatā, tad viņiem ir tādas rotaļas. Tā ir tāda komunikācija starp zirgiem. Un tas zirgiem ir ļoti būtiski. Tātad viens ir tā drošība, otrs tā spēja savstarpēji komunicēt, savstarpējas attiecības veidot. Ir vēl dažādas nianses, kādā veidā zirgi viens otram palīdz arī dažādos dabas un laika apstākļos, piemēram, tanī brīdī, kad ir karsts laiks un ir dunduri, zirgi mēdz iestāties viens otram astē, un tas, kurš stāv priekšā, tas ar asti veidina otram nos dundurus vai veidina tādu vēņu taisa. Vai, piemēram, tanī brīdī, kad zirgi guļ, viņi arī neguļ, piemēram, visi zirgi, guļ tikai daļa zirgu, pārējie zirgi sargā tos guļošos vai ir tādi iemiguši. Var sakot, tas viss ir, bars ir galvenais nosacījums, lai zirgi justos laimīgi. Ja, redzam, arī notiek attiecību momenti, attiecību veidošanas momenti. Un tā sliktā ziņa tiem, kas man jautā, mums ir 2 zirgi, tātad mūsu zirgi jūtas laimīgi. Protams, 2 zirgi ir labāk kā 1 zirgs, bet 2 zirgi nav bars. Un tur atkal ir dažādas nianses, kāpēc labāk tad. Ja ir 2 zirgi, tad pameklējam vēl vienu zirgu, lai būtu 3, jo bars sākas no 3 zirgiem. Kāpēc 2 zirgi ir slikti? Tāpēc, ka 2 zirgi mēdz viens otram ļoti, ļoti pieķerties, un tanī brīdī, kad nedod Dievs kaut kas ar vienu zirgu notiek, tanī brīdī ir tam zirgam, kurš paliek, ir lielas bēdas. Vai otrs, ir ļoti grūti strādāt ar vienu zirgu, ja ir 2. Ja. Tās ir dažādas nianses, kas uzreiz ir jāņem vērā.